Visās Daugavpils novada skolās ceturtdien atskanēja pirmais zvans, aicinot skolēnus uz jauno 2011.–2012. mācību gadu. Zinību diena īpaši satraucoša bija tiem bērniem, kuri pirmoreiz spēra soļus skolas plašajos gaitiņos. Citi bija priecīgi redzēt vasaras brīvlaikā nesatiktos klases biedrus, savukārt citi skumi par aizējošo vasaru. Satraukums bija manāms arī vecāku acīs, kuri kuplā skaitā pavadīja savus bērnus zinību dienā. Skolēni bija iepriecināti arī par pārmaiņām skolu telpās. Vasarā ir veikti klašu kosmētiskie remonti, iegādātas un izremontētas mēbeles, labi iekārtota fiziskā vide un nopirktas jaunas mācību grāmatas, lai izglītošanās notika pēc iespējas mājīgākā vidē. Jaunie censoņi ir apņēmības pilni cītīgi mācīties, pelnīt labas atzīmes un būt par iepriecinājumu skolotājiem un vecākiem. Diemžēl mūsu novadā arī šogad uz 1. septembrī skolās ienāks mazāk skolēnu nekā iepriekšējā mācību gadā, un pēc prognozes tas skaitlis varētu būt 140 skolēni. Tas ir baigi liels cipars. Mēs zaudējam skolēnus sakarā ar demografisko situāciju, ar bērnu un ģimeņu aizbraukšanu uz ārzemēm un daudz citu iemeslu dēļ. Mazāk bērnu ienāks 1. klasē. Mīnus kaut kur 340 skolēni. Nokomplektējās mums arī vidusskolas 10. klases, 5 vidusskolās, izņemot Medumu vidusskolā, kur šogad nebūs 10. klases un pakāpeniski viņa reorganizēsies pamatskolas statusā. Diemžēl Taboras pamatskola un Medumu vidusskola šajā mācību gadā nesagaidīja savus pirmklasniekus. Salīnas vidusskola ir to skolu vidū, kuru šogad piepilda ne tikai 7 pirmklasnieku čalas, bet arī jaunatvērtā pirmsskolas bērnu grupiņa. Skolai izdevies arī nokomplektēt 10. klasi, kas 2. gadu mācīsies latviešu valodas plūsmā. 10. klasi izdevās izveidot pateicoties aktīviem skolēnu vecākiem, kuri personīgi apbraukāja kaimiņu pagastus, lai atrastu skolēnus, kuri piekristu turpināt mācības vidusskolā. Neskatoties uz sarežģījumiem, skolas direktori nākotnē raugās optimistiski. Latvijā mums šodien ir tāda situācija, ka mums ir vajadzīgi izglītoti ļaudi, izglītoti skolēni, izglītoti vecāki, izglītoti strādnieki, skolotāji un tā tālāk. Ja? Ja ir iespējams iegūt zināšanas, tad to obligāti jādara. Mums jau 2. gadu vidusskola ir latviešu plūsma. Ja? Pirmgad bija tikai 11 skolēni, palika 10, tagad 13. Tas ir par maz. Bet mums pavisam maz ir skolēnu. Vidusskolas posma 40, bet no 1. līdz 9. klases ir tikai 83. Arī Skrudalienas pamatskolē šajā mācību gadā izdevies nokomplektēt 1. klasi. Tikpat zīmīgs 1. septembris ir Skrudalienas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēniem, jo šis būs pēdējais mācību gads dzimtajā skolā. Lielākā daļa 9. klašu skolēnu plāno turpināt mācības tuvu esošajā Salienas vidusskolā vai profesionālajās skolās pilsētā. Daugavpils novada domas izpilddirektora Vanda Kezika aicināja vecākos skolēnus laicīgi domāt par nākotnes plāniem, mācīties valodas un būt sekmīgiem, jo izglītības sniedz nenovērtējums priekšrocības visā turpmākajā dzīvē.